Sveicināti rīdzinieki, vides draugi un vēlētāji Zaļā grila diskusijā pirms pašvaldību vēlēšanām, ko rīko vides organizācija Apvienība Zaļais barometrs. Man sauc Rita Ruduša, un man ir uzticēts šo diskusiju vadīt. Un man ir 7 sarunbiedri, kuri pārstāv tās partijas, kuras pārsniegs, tātad procentuālo sniegs, kas ir nepieciešams saskaņā ar pēdējām aptaujām, kas ir nepieciešams iekļūšanai Rīgas domē. Mēs uzrunājām arī partiju stabilitātei, taču atbildi nesaņēmām vēl. Pēdējais zvans bija burtiski šodien pirms diskusijas, bet tā arī nesaņēmām atbildi, bet vienkārši gribēju norādīt, ka uzaicinājums ir bijis nosūtīts. Es iepazīstināšu ar mūsu sarunas dalībniekiem. Sākšu no šī gala. Suverēnā vara apvienība Jaunlatvieši Dainis Vītols. Sveiki! Kas mums tālāk ir Maksims Lodiņš no Saskaņas. Inese Andersone, Jaunā vienotība. Labdien! Andris Ozols, Latvija pirmā vietā. Labdien! Selīna Vancāne ir progresīvie. Sveiki! Einārs Cilīnskis, Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzemei un brīvībai LNNK. Un Juris Radzevičs, partija Gods kalpot Rīgai, Zaļo un Zemnieku savienība. Sveicināti! Tātad mēs tūlīt ķersimies pie lietas. Mums ir 3 tādi lielie bloki. Mēs parunāsim par klimata neutralitāti, par piesārņojumu un par bioloģisko daudzveidību. Runāsim apmēram stundu savā starpā, un tad jums būs iespēja uzdot arī jautājumus no zāles, un ceru, ka tādi patiešām radīsies. Bet varbūt tādā iesildīšanās labad es uzdošu dažus jautājumus par vidi. Es pieņemu, ka jūs visi esat gatavojušies, dažiem ir mapes līdzi, apsveicu, bet, pajautāšu jums tātad. Dažus jautājumus iesildīšanās labad. Cik procenti no Rīgas šobrīd ir zaļā zona? Kurš ir gatavs atbildēt pirmais? Nebūs man atbildi, es teiktu 30% minējums. Es minēšu. Tas ir minējums, varbūt kāds zina pareizo atbildi? Es arī, diemžēl, nezinu pareizo atbildi, bet es domāju, ka starp 25-30 varētu būt, ja tur ļoti svarīgi specifika, kā to ieskait. Vai ieskait arī meža teritorijas, vai tas ir tā kā zaļās zonas pilsētvidē. Es zinu, ka dabas regula mums uzliek 45%, un mums ir krietni, kur tiekties. Jā, paldies! Tā ir gandrīz pareizā atbilde. Tātad šobrīd 24,9% Rīgai zaļā zona. Un mans nākamais jautājums būtu bijis, ko tad mums nosaka dabas atjaunošanas regula kādu slieksni. Un tas ir 45%, tātad mums patiešām ir uz kurieni tiekties. Nākamais jautājums, kas ir GKI? Maksims varētu atbildēt, kas ir GKI? Garantētais minimālais ienākums. Nē, otrais burts ir kā? Kā? GKI. Varbūt, ka Einārs zina, kas ir GKI, tikai jāsaka ir mikrofonā. Nē. Nezināsiet. Gaisa kvalitātes indeks. Tātad, gaisa kvalitātes indeks, kuru veido vairākas vienības, un mēs arī sīkāk to aplūkosim tad, kad pieķersimies piesārņojumam. Protams, var nezināt saīsinājumus, bet ja jums kāds pasaka, šodien Rīgā GKI ir tāds un tāds, tad vajadzētu zināt, kas ir tas riskantais slieksnis. Šodien Rīgā GKI ir 34, es jums informēšu, un tas atšifrējas šādi. Gaisa kvalitāte kopumā pieņemama lielākajai daļai cilvēku. Tomēr jūtīgiem cilvēkiem ilgstoša uzturēšanās šādā gaisā var izraisīt vieglus un vidēji smagus simptomus. Un pēdējais jautājums, tā kā mēs noteikti pieskarsimies arī sabiedrības līdzdalībai, un tādā vai citādā veidā visas jūsu programmas ir šo pieminējušas kā prioritāti.
Un apkaimju biedrības ir viens no tiem instrumentiem, caur kuriem jūs šo līdzdalību varētu nodrošināt. Es gribētu pārbaudīt jūsu zināšanas par Rīgas apkaimēm. Rīgā ir 9 apkaimes, kuras sākas ar burtu B. Un tagad mēģināsim nosaukt. Maksims varētu sākt, tāpēc, ka viņam jau ir... Bolderāja. Es došu iespēju. Jā, labi, tālāk. Bieriņi. Berģi, Bukulti. Brasa. Bukulti ir ropažu. Nē, Bukulti ir. Bukulti un Berģi. Berģi. Es dzīvoju Bukultos. Man vēl 3 trūkst. Vēl 3 trūkst. Brekši lieliski. Vēl 2. Un bišumoži. Beberbeķi un buļļi. Beberbeķi un buļļi. Bišumoži jau nosaukt. Jā. Paldies. Tātad esam jau mazliet tos vides muskulīšus iedarbinājuši. Tagad ķersimies pie lietas. Un pirmā lielā tēma mums ir klimata neutralitāte. Tātad mēs visi zinām, ka Rīga ir izturējusi ļoti cīvā konkurencē Eiropā un ir kļuvusi par vienu no 100 pilsētām, kuru līdz 30. gadam jākļūst klimata neitrālai. Ir saņēmusi arī ordeni, vai kā mēs to sauksim, mission label, tātad atzinību par klimata neutralitātes plānu. Un šis plāns paredz sekojošas lietas. Tātad, tie ir vairāk būtiski virzieni, bet es nosaukšu tādus, kas varbūt ir vispraktiskākie, kurus mēs tad varam tagad apspriest. Ietver pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, ēku energoefektivitātes uzlabošanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, sabiedrības līdzdalību un inovāciju veicināšanu. Sāksim ar ēku energoefektivitāti, jo tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti taustāms un katram līdziniekam uzreiz arī saprotams. Vienīgā no partijām, kura ir nosaukusi konkrētu skaitli par to, cik namus vajadzētu siltināt, ir Jaunā Vienotība, tāpēc sāksim ar Ines, lūdzu paņemt mikrofonu un pastāstīt, kā jūs domājat šo mērķi sasniegt, jo līdz šim Rīgā ir gājis diezgan smagi ar konkrētiem mērķiem. Jā, iepriekšējais bija 2000 līdz zināmam periodam, un to neizdevās sasniegt. Kā mēs tās 7 nosiltināsim? Jā, es gribētu pateikt kopumā, ka, manuprāt, Jaunās Vienotības programma ir ļoti konkrēta, izmērama un vēlētājiem saprotamā veidā, jo mēs, skatoties uz 4 gadiem uz atpakaļ, mēs ļoti labi varam zināt, ko var un ko nevar izdarīt. Tāpēc es kolēģiem runājot, mēs redzam, ka 700 ēkas ir iespējams. Jau šobrīd Rīgas enerģētikas aģentūra ir saņēmusi finansējumu, lai atbalstītu 300 ēkas energoefektivitātes sagatavošanai. Tie ir apmēram 3 miljoni eiro Elēnas finansējums. Un mēs redzam, ka ja mēs pieliekam, pieņemsim, nākamajos 2 gados klāt līdzīgu finansējumu, kas palīdz māju sagatavot Altuma programmai, ir iespējams sasniegt arī 700 ēku siltināšanu. Protams, ka tas nenotiks bez darba. Tas notiks ar darbu, ar finansējumu, ar cilvēku kapacitātes celšanu. Bet tas paģērē arī iedzīvotāju iesaisti. Un tas līdz šim ir bijis viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem, ka vienkārši cilvēki nespēja mobilizēties sevišķi lielajās 9 stāvu mājās, panākt to iedzīvotāju iesaisti. Varbūt otrā lieta, tā ir tā kapacitāte, kur mums ar Rīgas enerģētikas aģentūru ir šīs komandas, kas strādā ar iedzīvotājiem. Un ja mēs redzam, ka mēs varam pievienot šos burkānus iespējas, ka mēs atbalstam ar finansējumu projektu sagatavošanu, tad mēs redzam, ka mājas arī raitāk ies uz to. Un vēl no mūsu puses arī programmā ir minēta tāda lieta par pagalmiem. Mēs redzam to, ka, protams, ka pagalmi ir liela problēma visā Rīgā. Tā zeme nepieder Rīgai, bieži iedzīvotāji to nesaprot. Un mēs gribētu iesākt to programmu tā, ka tās mājas, kas iet uz siltināšanu, mēs kā Rīga palīdzam ar līdzfinansējumu sakārtot pagalmu. Un attiecīgi, ja veidosies vairāk šādi forši sakārtotas ēka ar pagalmu pa visu Rīgu dažādās apkaimēs, arī citiem būs interese, kāpēc viņiem tā ir un kāpēc mums tā nav. Mēs arī gribam dzīvot sakārtotā vidē. Tāpēc jāsāk, bet mērķis ir pietiekami ambiciozs, bet ir sasniedzams.
Andri, jūs programmā arī ir rakstīts, ka tieši siltināšanas programma būs kā stimuls attīstībai, bet varbūt mēs jau uzreiz varam turpināt, kā tad panākt to iesaisti, kā virzīties uz priekšu. Es lūkšu runāt mikrofonā. Man nedaudz imponē, ka Ines saka, ka jāsāk siltināt pēc 5 gadiem pie varas. Jāsāk ir. Un mans komentārs ir, ka man personīgi ir diezgan liela pieredze katalizējot siltināšanu daudzām ēkām caur Lijā, vadot Lijā. Valmierā vien toreiz bija vairāk kā 100 ēkas, 140, ja nemaldos, kur Rīgā bija tikai kādas 20 nosiltināts. Specifiska, bet tehniska nianse, ka iedzīvotāju iesaisti ir daudz vieglāk panākt, ja biznesa matemātika līmējās, ja jūs iedzīvotājiem nevis apelējat pie klimata, bet parādiet tiešo izdevīgumu. Vienkāršojot, ko es tikko pateicu, tās ēkas, kas ir nesen atremontētas bez siltināšanas, un jūs atnākat ar jaunu tām un piedāvājat siltināšanu, tur neiet kopā šī biznesa matemātika un iesaistiet vai neiesaistiet. Savukārt ir virkne ar ēkām, kā bija tas Valmierā, Liepājā, kur ēka atrodas akūtā remontēšanas nepieciešamībā, vai jūs remontējat ar siltināšanu vai bez, un nāk Eiropas struktūra fonda būtiska piešprice, un iedzīvotājiem tiek parādīts, un Rīgā ir instrumenti, Rīgas nama pārvaldnieks, daudz kritizētais, bet ir lielie spēlētāji, kuri šo informatīvo daļu var iznest. Pieredze, kāpēc Valmierā bija daudz lielāka iesaisti nekā Rīgā, kaut Valmiera daudz mazāk pilsēta, ka pašvaldība aktīvi iesaistījās šo programmu, skaidrojot un uzmeklējot tās ēkas, kam dabiski vajag to un kam ir liederīgāk. Ja jūs pa visu perimetru ar vienmērīgu izklājumu sakat nākat, vienkārši aģitējat pavirši, tad tas atdurās pret it kā sliktu iedzīvotāju iesaisti. Viņi ļoti pareizi izlēma neiesaistīties, un daudzi, kam būtu jāiesaistās, neuzzināja par šo iespēju. Man ir ātrais papildu jautājums, bet tomēr visu cieņu Valmierai, bet vai tomēr izmēram nav nozīme? Ja ir, piemēram, mājas izmēram, ja ir 9 stāvu māja ar 5 kāpņu telpām Purvciemā, tas nav gluži tas pats, kas 5 stāvēm Valmierā. Gribu korekti tā veidā jums nepiekrist. Ir atšķirība, forma ir nozīme. Jūs jūgenstila ēku nevarat nosiltināt no ārpuses, jo jūs nevarat to atļauties. Savukārt, sauktās Hruščovkas vai Pļaunieku Zolotūdas Bolderājas pamatmāju apjoms un viņu jaunais izskats tik ļoti neatšķiras, un tur ir dabiska šī siltināšana. Savukārt, staložu augstumam uz nomu un konstrukcijai nav tik izšķiroša nozīme veidojot cenu atšķirību. Tad cenu atšķirība veidojas vai ēka jāsiltina. Jā. Es jau vairāk par to iesaisti, nevis par stalažām, bet dosim vārdu tagad sev. Daudz cilvēku grib iesaistīt. Jā. Ja ir ļoti pluss uzreiz, ka jau nākamā ziemā ietaupīsiet vairāk uz apkuri nekā jūs iztērēsiet ikmēneša maksājumu, ir tie eskoru aģenti, kur pierāda uzreiz ekonomisko izklājumu. Ja tev tantei parāda, ka viņi uzreiz sāks taupīt ar nākamo apkuras sezonu, tad tur nav grūti panākt akceptu. Jā. Ļoti īsi. Tā Andris izklausās nekad nav vācis paraksts uz kādu māju. Tā, Selīna, lūdzu vārdu. Es tomēr gribu atbildēt. Es uz visām šīm 140 Valmieras mājām, uz visām tieši mēs arī vācām parakstus. Un es personīgi biju spiests ar tieši neapmierinātajiem individiem korespondēt, kas nebija dabiski, jo Lijā vidējais klients ir uzņēmējs. Tad es esmu savācis simtiem parakstus un arī tiesvedības ar mirušām dvēselēm. Un es uzskatu, ka 5 gadu brāķis Rīgā tagad atnāk pateikt, ka mēs jaunu kaut ko tagad vajag sākt. Šis nelielais dzēliens, ka nav vācis, es esmu savācis simtiem reižu vairāk. Tā, bez dzēlieniņiem, lūdzu, Selēna, turpināsim. Es gribētu tikt tālāk arī tieši tajā iedzīvotāja iesaisti jautājumā. Tāpēc, ka atkal atgādināsim, ka iepriekšējie ambiciozie mērķi attūrās lielākoties pret to, ka vienkārši bija ļoti grūti nodrošināt balsojumu tādā 9 stāvnē. Lūdzu, jūs komentārus. Ja es pa ilgi runāju par šo tēmu, lūdzu stopēt man, jo šī... Es to noteikti darīšu, jo te ir vēl daudz kolēģi, ka kolēģi, kas runāja blakus par ļoti tāliem laikiem, es varētu pārsteigt viņus ar šī brīža aktuālo situāciju. Tātad šobrīd, kad ir jaunā altuma programma, vairs nav ir altuma, un ir tā, ka šobrīd 173 miljonu programma, kas atvērās aprīlī, mēneša laikā tika iztukšota. Un ko tas dod? Tas nozīmē to, ka Rīgas nama pārvaldnieks un Rīga kopumā ir pirmā pašvaldība
valsts pilsēta, kas bija visaktīvākā piesakoties uz šo programmu. Tātad jau ir salauzts tas ledus. Liepājā, starp citu, kas bija vislabākais piemērs, ir viens projekts, un Valmierā man šķiet 1 vai 2 vai neviens. Tieši tā. Un tas, ko mēs darījām sistēmiski un mērķtiecīgi, 20. gadā mēs saņēmām pašvaldību, viņa bija briesmīgā stāvoklī, ēku energoefektivitātes ziņā. Es atļaušos pateikt, ka Rošļikovs bija uztaisījis savu Rīgas enerģētikas aģentūru, kā, es nezinu, kaut kādu eksperimentu kantori, kurā vienkārši remontēja ēku, ar kuru mums nācās pēc tam tur ilgi tiesāties par to, vai remonts ir bijis vai nav. Nerunājot par to, ka par enerģētiku tur nebija izpratnes. Tas, ko mēs izdarījām, pirmais pārmaiņu koalīcija nostiprināja Rīgas enerģētikas aģentūras darbību, un mēs sākām mērķtiecīgi izveidojām energoefektivitātes atbalsta centru, kas nodrošina gadā vairākus 100 konsultācijas. Mēs ejam pie cilvēkiem uz kopsapulcēm, palīdzam pārliecināt tos cilvēkus, kas vēl šaubās. Jūs uzskatāt, ka kapacitātes pietiek, pārliecināšanas kapacitātes pietiek? Tātad, kas ir ļoti svarīgi šeit saprast, pašvaldība nevar veikt ieguldījumus, pašvaldība var pārliecināt, var novērst šos šķēršļus. Un tieši tie ir tie šķēršļi, kas bija visu laiku. Tātad pirmkārt kopsapulcēs savākties, pārliecināt, eksperti, konsultācijas, tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Mēs ieviesām programmu, atbalsta programmu, kas tehniskai dokumentācijai līdzfinansē 90%. 90% līdzfinansē, tātad mēs praktiski finansējam visu šo dokumentāciju. Tas nozīmē, ka viņi būs gan labāk sagatavot kvalitatīvi, gan viņi būs arī, teiksim, mērķēti, tad arī tālāk izmantota. Tas, ko mēs tagad izdarījām ar Rīgas nama pārvaldnieku nefinanšu mērķos, arī ielikām šo mērķi, ka ir jāveic siltināšana. Es tagad, tā kā jūs man arī teicāt, jūs pārtraukt, tad es arī bet es tikai vēl vienu lietu. Bet pavisam īsi, jo es gribēju vārdu dot Eināram, tātad arī tādu kopsavilkumu. Es pamēģināšu kopsavilkt. Vai mēs varam optimistiski skatīties uz priekšu, ka tā buksēšana, kas ir bijusi līdz šim energoefektivitātei, tomēr tiks pārvarēta? Viņa tiks pārvarēta kaut kādā brīdī, tad ir jādomā tālākie mehānismi, kas ir tieši mērķēti uz maznodrošinātajām ģimenēm, kur būtu jāsniedz papildus pašvaldības atbalsts un jārisina arī maza apmēra programmas, jo ir skaidrs, ka Eiropas finansējums vairs nebūs tik ļoti dāsns. Tādēļ ir jārisina tas, un tas par izmēru atbildot ir liela atšķirība, tieši tāpēc mēs arī mūsu programmā nevaram ielikt skaitu, tas ir kaut kas abstrakts un pilnīgi butaforija, jo tādēļ, ka ēka, kurā ir 200 dzīvokļi vai ēka, kurā ir 400 vai 40 dzīvokļi, ja 40 ir vidēji skaitlis. Mums Rīgā tagad atnāca Žagat ielas māja, kurā ir 220, un tur ir vairāki miljoni. Un ir atšķirība, kā pieņem lēmumu par miljoniem vai par dažiem 100 000. Lūdzu, Eināram, vai optimisms ir pamatots? Jāsaka, es nezinu. Faktiski doma šobrīd ir izdarījusi savu darbu. Labi, tas varbūt gāja lēnāk nekā vajadzētu. Tad, tā ir. Jūs redzējuši, teiksim, ka inovāciju ieviešanas līkne, ka sākumā viņi iet ļoti lēni, un tad viņi sāk iet uz augšu. Un tagad viņi ir sākusi iet uz augšu, bet tas jautājums ir faktiski par finansējumu, par līdzfinansējumu. Jo bez līdzfinansējuma tas ekonomiski neatmaksāsies. Un jautājums ir, ja valsts līmenī tiek turpināts vai pat palielinās līdzfinansējums, ja šis process aizies, ja viņš paliks tur, kur ir, un mēs gaidīsim nākošo fondu programmu, un tad perspektīvu un vēl 2 gadus ieviesīsim to, tad, protams, viņš apstāsies un arī no tās vietas vairs neies tik ātri uz augšu. Tāds vienkārši notiek. Tā kā faktiski šis jautājums ļoti lielā mērā ir valsts līdzfinansējuma jautājums. Un runājot par maznodrošinātajiem, ir tā, ja mēs jau ar Celīnu strādājam arī ekonomikas ministrijā, tā kā drusku vēl otrs darbiņš, bet tad notiek darbs pie sociālā klimata fonda, kas tad varētu dot šo līdzfinansējumu tieši specifiski uz maznodrošinātājiem. Jā. Vai Jurim ir kas piebilstams pie šīs tēmas, un tad mēs lēnām virzīsimies? Jā, enerģētikas likums 120. pantā ir tāds jēdziens kā enerģētiskā nabadzība. Tad, kad mēs siltinām māju, Rīgas domē ir 2 saistošie noteikumi, 2 programmas, tad īstenībā šis aspekts praktiski netiek ņemts vērā, jo tas, ko kolēģi saka par maznodrošinājumu un tā tālāk, nav jau tā, kad siltina māju maznodrošinātāji vai nemaznodrošinātājiem. Siltina māja kopumā, kura neatpazīst to, kas tajā dzīvoklī dzīvo, kāds ir tās personas sociālais status. Lai gan implementējot regulu 944, mums īstenībā šis aspekts būtu jāņem vērā.
Un īstenībā mēs runājam tagad abstrakt par tām mājām, kur kādam par kaut ko jānobalso. Un aizmirstam par to dzīvojamo fondu, kuru tieši pati pašvaldība izīrē, neņemot vērā energoefektivitātes prasības. Patiesībā, es teiktu tā, ka tās dzīvojamās platības, tieši kas tiek izīrēts maznodrošinātājiem, tikai atbilst stiprībai, cietībai un pieejamībai. Bet tieši speciāli likumā nav norādīts energoefektivitātes jautājums, ka rezultātā cilvēki saņem to dzīvokli tādu, kādu saņem, un patiesībā viņi ir zem tā riska, ka viņiem nav līdzekļi, teiksim, nemainīt logus, ne vēl kaut kādus uzlabojumus veikt, ko īstenībā pieprasa šī direktīva tiešām attiecībā uz enerģētisko nabadzību skarto mājokli. Tas nozīmē, ka Rīga varētu sākt arī ar sevi, ja? Tieši tā, pilnīgi pareizi. Mēs tagad runājam par parakstu vākšanu, un īstenībā šobrīd arī par parakstu vākšanu ir tā, ka dzīvojamo māju šie tie īpašnieko, ja salīdzinām, man šķiet Valmiera un Rīga ir tā problēma iedzīvotāja struktūra kādā. Vai dzīvo īpašnieks, kurš pieņem lēmumu, vai tas ir tās pelēkā zonā izīrēt dzīvoklis, kur mitinās persona, kur par šo nav tiesīgi pieņemt lēmumu. Bet tādēļ tagad ir informācija BISā, kur caur BISu, un tas ir jautājums par kvorumu. Cik vajag kvorumu, lai pieņemt lēmumu. Bet vēlreiz es vēlreiz atkārtošu par to, ka pašvaldībai vajadzētu varbūt sākt ar saviem tiem dzīvojamām platībām, ko dzīvokļu palīdzības risināšanas kārtā piešķir, ignorējot energoefektivitātes prasības. Un tas attiecas ne tikai uz siltumu, uz kvalitatīvu elektrību, jo tas ir produktu uzglabāšana, sildīšana, tas ir īstenībā arī kvalitatīvs apgaismojums, kas atsaucās uz veselību. Šie ir jautājumi, bet šķiet, kas ir pašvaldības kompetence. Es jūs pārtraukšu. Paldies. Es gribētu, lai es redzēju, Selīna, jūsu roku, bet Maksims varētu paņemt mikrofonu un varbūt paskaidrot, jūs specifiski vismaz programmā neesat pievērsušies energoefektivitātes jautājumam, tāpēc mūs interesē, ko tad jūs domājat? Es domāju, ka mājās ir jāsiltina un jāpiesaista naudu, bet, protams, varbūt es tā plaši pateikšu, jāuzlabo ekonomisko situāciju. Un, ja mums būs vairāk naudiņas, tad mēs varēsim to ieguldīt māju renovācijā un siltināšanā. Ja? Tas arī viss, ko es gribētu. Bet tā jau nav tikai mūsu, mēs arī Eiropas naudu varam piesaistīt. Jā, protams. Skaidrs, jā. Protams, no Eiropas. Jūs domājat tādos lielos vilcienos, tātad vispārējā ekonomiskā situācija valstī, kā jūs? Es domāju, ka mēs varam tiešām prasīt no Eiropas līdzekļiem, arī ieguldīt no valsts puses un no pašvaldības pusēm, jo tas ir izdevīgi no visam pusēm. Arī jūs specifiski neesat runājuši par māju siltināšanu, tāpēc mums tagad ir iespēja noskaidrot. Jā, siltināšana ir jāturpina. Tas ir pilnīgi skaidrs. Es arī cienos ar savu daudz dzīvokļu māju, kur dzīvoju. Jā, un nav tik vienkārši tā parakstu vākšana. Iekšēji vismaz. Jā. Drīkst jautāt, kurā Rīgas rajonā tas ir? Maskavas Vorštāt. Bet mēs šobrīd vairāk izskatām enerģētisko neatkarību drusku plašāk. Te bija tā, kad mūsu sarakstam apvienotajiem Suverēnās varas un jaunatviešu pārmet, ka akcijas pret vēja parkiem nozīmē, ka mēs lobējam gāzes iepirkumus, bet ir tieši pretēji. Mēs jau labu laiku strādājam pie tēmas par ģeotermālās enerģijas izmantošanu, kas varētu mainīt visā Latvijā būtībā, ap kuras cenas varbūt uz pusi, jā, un tas nav neiespējami. To pasaulē ir apmēram 1% no enerģijas ražošanas ir caur ģeotermālo, un Baltija ir tāda enerģētiska anomālija, ka mums jau 1,5 kilometra dziļumā ir sasniedzama tīri apkurē izmantojams zemes siltums. Viņš ir permanents, viņš ir nebeidzams, un šie projekti, kādreiz bija izstrādāti jau, es domāju, ka tie 90. gada sākums, ja Liepājā laikam bija feasibility stadija 94. gadā,
par 2 ģeotermālo staciju un Rīgai arī ir iespējas Pārdaugavā pietiekoši ekonomiski veikt, teiksim, kaut kā kontrolu urbums, kur pēc tam kļūs par daļu no siltumapgādes sistēmas. Ja, tad šī īpatnība, kas ir mūsu teritorijā, viņa netiek izmantot, viņa tika izpētīta 80. gados, pētījumi 40 gadus netika turpināti. Arī tad, kad mūsu biedrība griezās Lijā, tad, teiksim, skaidri un gaiši mums pateica, ka ar šiem jautājumiem mēs varam tur negriezties, nezinu kāpēc. Jo, bija OEK. Mēs jau tagad aizejam. Nē, vienkārši tā, ka ja Rīga pieslēdzās zemes siltumam, tad vismaz uz kādu laiku cilvēkiem būs liels atvieglojums, jo apkuras izmaksas būs vismaz plānojams, jo viņām nevajadzētu tad ilgstoši mainīties. Jā. Paldies par ierosinājumu. Paliekot klimata pārmaiņu zonā tematiski, es gribēju teikt, bet arī fiziski, protams, mēs joprojām esam klimata pārmaiņu zonā. Tas, par ko mēs domājam katru vasaru, vēl jau nav tāda temperatūra, bet drīz būs. Ja? Tātad ir karstums pilsētā un to, ko mēs varam darīt, lai neveidotu šīs karstuma salas, lai mēs būtu tomēr pasargāti, lai vienkārši Rīga būtu ērtāka, vēsāka pilsēta, kurā dzīvot arī vasarā. Arī jūsu programmās dažādos veidos ir runāts par koku stādīšanu, daži min konkrētas ielas, kuros tie ir vajadzīgi, citi nemin. Parunāsim. Koki, protams, arī nav vienīgais risinājums, bet tāds varbūt taustāmākais. Es gribētu sākt ar Andri. Parunāsim par karstumu. Skatoties uz priekšu, ir skaidrs, ka temperatūra tikai kāps. Un ir skaidrs, ka noiet, piemēram, vasaras vidū, kad ir 35 grādi, pamēģināt noiet pa Bruņinieku ielu, piemēram, no Čakielas līdz Valmieras ielai, kur nav neviena koka, varētu būt diezgan liels izaicinājums. Kādi jums ir plāni šajā sakarā? Jūs pati nosaucāt karstuma salas, ja, un ir saprotams, ka mēs ielu jau apkārtējo kopējo telpu neatdzēsēsim. Tad mēs reaģējam uz noteiktām iekštelpu teritorijām, lielākām tā skaitā, kur ir jānodrošina labi elpošanas un atrašanās apstākļi, ja runājot par cilvēkiem. Un ir pat līdz absurdam vienkārši risinājumi, kas, protams, nav nekādā mūsu partijas programmā, bet ir piemēri, ka nosaka pat dreskodu bez kaklasaitēm ar augšējo vaļējo pogu, panākot, ka, piemēram, ir milzīga līdzekļu ekonomija ziemā noteiktām organizācijām, kā tādus tehniskus vienkāršos mazos rīkus. Pa lieliem rīkiem ir skaidrs, ka ir arī nepieciešama kopējā kartēšana, kuras zonas visvairāk cieš. Un tad nevis ielu atdzesēt, jūs sakat, paējot no viena ielas gala līdz otram, jūs tiesiet pat tieši tādu pašu temperatūru arī pēc vēl 20 gadiem, varbūt pat par karstām. Ne tādi, ja būs koki. Precīzi, ja būs ēna, koki vai noteikti veida iestiklojums ar noteikti veidu kondicionēšanas režīmu, kas daudz kur tas ir iekštelpās, bet mēs par ārpus parunāsim. Pārtop par iekštelpām daudzās vietās. Jā, es redzu, ka Ines krata galvu, nododiet. Viņa par kokiem grib papildināt. Nē, man vienkārši likās interesanti Andra doma gājiens. Bet, kas ir izdarīts? Noteikti Zelīna un Einārs un Juris papildinās. Principā ir tā, ka mēs esam nokartējuši caur kosmosa datiem Rīgu. Mēs zinām tās karstuma salas. Mēs zinām dažādās vietās, kas ir karstuma salas. Nosauksim dažus. Es zinu, ka Vidzemes tirgus ir viena. Vidzemes tirgus centrs ārpus, protams, parku. Bulvāra loka ir karsts ap Vefa teritoriju, kur ir industriālās teritorijas, kur vispār īstenībā nav zaļuma un parku, arī zaļā zonas ir trūkt. Bet tas jau, tās kartas ir, un tas, ko mēs ar attīstības departamentu kolēģiem, un tas nav tikai viena departamenta darbs, kopā ar Mājokļu vides departamentu un ārtās mobilitātes departamentu, un kolēģiem iet uz priekšu un veikt tādu zaļināšanas plānu, kādā veidā mēs varam, kurās vietās, kur var, un ar kādām metodēm mēs varam panākt vairāk zaļu.
Kā mēs varam panākt vairāk? Iesaistoties iedzīvotājiem, tu vari arī taisīt zaļos jumtus. Tas arī ir zaļās sienas, zaļais. Protams, uz Bruņinieku ielas jūs aprakstītais stāsts, tur ir vai tur var iestādīt kokus, vai tur nevar iestādīt. Un, ja tur tagad nevar, tad varbūt jāskatās, kurā vietā tur potenciāli nākotnē nevarētu. Otrs variants, protams, ir kāds ir segums. Ja tur ir ļoti tumšs segums vai gaišs segums, attiecīgi seguma maiņa, domāt par krāsām, seguma maiņas jautājumu arī. Un, ko es vēl ielu laistīšanu, lai viņas nepārkarst, tas ir kaut kas, ko mēs arī esam jau darījuši un darīsim. Un tas arī, skatīties, kur tā zaļā zonas var ienākt. Pieņemsim, teikt, lielisks piemērs Radziņa Krasmalā tramvaja, tur, kur tramvajas liecionās, tur ir tagad tāds mazliet apzīmojums. Sarkanīgs, zaļganīgs, bet viņš tomēr vairs nav smiltis, nav putekļu, viņš kaut kādā absorbē ūdeni, absorbē, vēl asfaltu. Jā. Padodiet, jā. Tas, ko es gribēju pateikt, kad iet uz priekšu tas rīcības plāna izstrāde, es domāju, jūs kolēģi visi esat iesaistīti šī rīcības plāna izstrādē vai vienā vai otrā formā, un tad tas jau iedos to ceļu kārti, kā Rīgu padarīt gan zaļāku, gan arī mazāk karstu. Jā, bet mēs, protams, kā rīdznieki, esam nepacietīgi. Mums gribas to ēnu jau šovasar. Ja? Skaidrs, ka koks, protams, arī jauns iestādīts uzreiz tik daudz ēnas nedod, bet vai mēs varam tagad, kad esam nokartējuši, teiksim, iet uz priekšu ātrākiem soļiem? Mēs stādām jau tagad tādas liela izmēra kokus, un viņi diezgan ātri ieaugās un arī ātrāk sniedz šo ieguvumu. Bet jā, ielu apdobes, zaļināt visu jau tas, ko arī Ines nosauca. Plus man gribētos pieskarties vēl vienai tēmai, arī tā zilā zona, jeb strūklakas un ūdens tilpuma pieejamība. Arī strūklakas dzesē un dod labu ieguvumu tiešām karstajā laikā. Jebkāda veida šie zaļie risinājumi, kur mēs ieviesām arī noteikumus abūs, īstenībā abūs noteikumos, ka stāvvietas būvējot arī, lai nav tā, ka visur veidos tā karstuma sala, bet vēl arī nākamais solis būtu domāt arī, kā mēs tos cilvēkus, teiksim, padzirdinam. Un tad, reku, mēs esam 47 brīvkrāvas uzlikuši, arī tas ir tāds labs. Ir visi šīs zaļās teritorijas, kas iet miedarbībā, protams, ar to pārējo infrastruktūru, bet galvenokārt to nosaka tieši tie abūs noteikumi, arī, ka mēs mēģinam izvairīties no tā. Tāpat arī mēs tikko bijām Agrikskalnu biedrībā, un tur ir sēta. Viena sēta ir ļoti zaļa, skaista, ar zālīti, mēs tur sēžam, visi baudam dabu, un blakus sētā ir uztaisīts, tas bruģītis salikts, un tā ir ritīgi karstuma sala, un ne tikai karstums, bet arī plūdi, arī apūšanas risks mums ir ļoti liels. Un šeit vēl arī aputeksnēšana, bioloģiskā daudzveidība, vispārējie faktori, kas ieslēdz pie tā, kāda ir ieguvuma. Tad mēs varam arī veicināt to, ka iedzīvotāji arī savā mājā, ja viņiem ir šie koki, ka viņiem ir kāds nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vai vēl kaut kāds ekstras, kas viņiem ļauj šos kokus uzturēt. Jo arī koki ir darbs. Tā. Lūdzu, Eināram papildinājumam, un tad vajadzēs iedot mikrofonu Jurim. Jā, paldies. Protams, ka skaidrs, ka tos kokus stādīs un droši vien arī mācīsies no tā, kā viņus labāk iestādīt, lai viņi saglabātos, tā kā tas viss, protams, būs, bet skaidrs, ka tas fundamentāli neatrisina to problēmu, jo mums arī mājokļi lielākoties ir bez dzesēšanas un tā tālāk, un faktiski tie karstuma viļņi, tas ir būtiski sociāla problēma, varbūt vēl nav, bet vēl mazliet pieaugot viņi būs, jo, teiksim, Rietuma Eiropā pirms dažiem gadiem, kad uznāca nesagatavot šie karstuma viļņi, tad nomira diezgan liels skaits cilvēku. Tā kā līdz ar to tas jautājums ir, kā apzināt jūtīgās, vientuļos pensionārus, jūtīgos slāņus, vēl kā slimībām un tā. Un varbūt arī kaut kāds risinājums, kad viņi var nonākt kādā drošā vietā uz to karstumu viļņu laiku. Vai mēs te atkal neatgriežamies pie tām padomju laika ēkām, kurās dzīvo 7% rīznieku, kurās ir īpaši grūti karstumā? Jā, protams, kad viņas ir jāsiltina un tā siltināšana arī, tad, protams, ietekmē, ka tas karstums nav tik ļoti liels. Iespējams, kad ir jādomā par centralizēto dzesēšanu un viss tas ir, ja, bet tas neizslēdz to, ko es minēju, jo tas viss, kas notiks, tas nebūs dažu gadu jautājums, tas ir ilgāk.
perioda jautājums, bet Juris droši vien par sociālām lietām var vairāk pateikt. Gribēju tieši, lai Juris paturpina par tiem cilvēkiem, kas visvairāk ir pakļauti riskam šajos karstumviļņos. Jāatgriežas pie enerģētiskās nabadzības. Viņai ir divas puses īstenībā. Viens ir pietiekama temperatūra, lai cilvēks nedzīvotu augstumā, un otra puse ir tā, lai nebūtu karsts. Ja? Bet mums tās mājas tam nav pielāgotas, lai būtu dzesēšanas sistēmas un tā tālāk. Jūs pieminējāt centru, es vairāk pateikšu citādāk, ka arī šie te apkaimes, kur ir no šī te priekšpagalma liela apbūve. Jā, tad tur ir jādomā, kur ir iespējams šīs te zaļās teritorijas, tā vai citādāk. Un, protams, ka šīs teritorijas ir piesaistītas šobrīd lielākā daļa ēkām. Un tas nozīmē, no vienas puses, kā dzīvokļu īpašnieku biedrībām jāpieņem lēmums, no otras puses, protams, ka šeit arī būtu līdzfinansējuma jautājums. Un vēl viena lieta, manuprāt, kuru kolēģi daļēji aizskāra. Mums jāpierod pie tā, ka jāatsakās no asfalta. Jā, tad īstenībā jāpāriet uz daudz draudzīgāku segumu. Piemēram, tas būtu arī tas pats bruģis. Jo tātad pirmkārt viņš nav tik siltuma uzņēmīgs. Ja es nepareizi izsakos, palabojiet, ja? Tas ir viens. Otrs tātad arī tās novērš to jautājumu, ko mēs varam raksturot, kad ir stipri nokrišņi par ūdens uzsūkšanos augstnē. Tāpēc īstenībā, ja tās nav maģistrāls tādas ielas, tad patiesībā arī, es teikšu, tāda bruņinieku iela būtu jābuģē. Otrs, es domāju, ka mēs domājam tādā horizontālā 2D plaknē, bet patiesībā tāpat kā citās pilsētās jādomā par atbalstu arī par vertikāliem dārziem. Un tas varētu būt tieši šīm te 9 stāvu un tam līdzīgām ēkām, kur īstenībā, kā parasti saka, arhitekts kļūdas slēpj fasādes šie te košumkrūmi, košumaugi. Tad šeit tādā labā nozīmē īstenībā tas arī ir viens no risinājumiem, kas patiesībā tas ir gaisa mitrināšana. Es domāju, ka tas būtu tādi ātrie, saprotami un redzami risinājumi. Un mēs kādreiz to darījām, ka iekšpagalmus, kad remontējām, mēs faktiski sākām palēnām atteikties no asfalta seguma un sākām klāt bruģi. Jo izmaksas īstenībā uz kvadrātmetru ir tieši tādas pašas, plus vēl jāmaina komunikācijas, tik patiesībā tas ir daudz vienkāršāk nekā, mēs redzam, kāda ielāpē, kad viens komunikācija turētājs nāk un maina, svaigi uzklāt asfaltu, lauž augšā, kaut ko remontē, ielāpē, piķis, darba, un tas viss jau, protams, arī veicina šo te problēmu. Tādēļ es domāju, ka viens no tādiem centrāliem jautājumiem strateģiski jāmaina arī īstenībā ietvju pirmkārt un braucamās daļas saimnes. Paldies. Un man pēdējais noslēdzošais jautājums, noslēdzot arī šo tēmu, varbūt Maksimam, jūs varētu pasniegt mikrofonu, jo mēs te iezīmējām pavisam īsi to, ka ir dažāda temperatūra tādos pagalmos, kuros nav zaļumu un tādos, kuros ir. Kā jūs, prāt, varētu veicināt to jūsu partiju rūpi tur par iekšpagalmiem kopumā? Kā veicināt to, lai būtu mazāk tādu pagalmu, kas ir pilnībā nobruģēti un kļūst par karstumu salām? Kā palīdzēt iedzīvotājiem tajā virzienā arī domāt pašiem? Var bišķiņ konkrētāk to jautājumu? Mēs tikko minējām, ka tātad var salīdzināt temperatūru tādā pagalmā, kurā ir krūmi, koki, košumaugi, un otrs, kur nav neviena zaļuma, un vienkārši atšķirs to, kāds ir karstuma līmenis vienā vai otrā. Mēs pieņemot visu šeit teikto, domājot par to, ka mēs gribam Rīgu padarīt vairāk draudzīgāku un vēsāku rīdziniekiem, ka mēs gribētu, lai tais pagalmos būtu vairāk zaļuma. Kā to veicināt, lai tas tā būtu? Paralēli tam remontam, ko vajag veikt pagalmos, jo pagalmos, ja mēs runājam par ceļiem, tad tie ir ļoti šausmīgi. Protams, to
tik viegli nevar izdarīt, jo tas dažreiz nepieder Rīgai, bet kaut kādam citam, ja? Un mainot, jādomā arī par to, lai uzstādītu vairāk kokus, bruģi, un tā mazināt to karstumu. Bet ir kaut kāda veicināšanas mehānismi. Te mēs atkal atduramies pret to, ka tur bija vajadzīgi iedzīvotāji iesaisti, vai ne? Un arī kaut kāds skaidrojošais darbs, lai saprastu, ka tas ir iedzīvotājiem par labu. Kā mēs to varētu veicināt? Runāt ar cilvēkiem. Un kas būs tas runātājs? Tie, kas ieņem amatus. Labi. Iesim tālāk. Es gribētu tagad Es pabeigšu šo tēmu, jo mēs apgājām apkārt. Tātad Juris pieminēja arhitekts. Es esmu diplomāts arhitekts ar pilsētbūvniecības izglītību. Un šeit tik pieminēti cilvēki, kas pārkarst kaut kur dodoties uz ielas centrā, bet viņi var iet jebkurā veiklā, kur parasti kondicionēšana. Bet mums ir cita problēma, ir obligāta prasība bērnu laukums iekārtot pie jaunbūvēm, tā skaitā viņas pie veikliem, viss ir diezgan veiksmīgi izdarīts, bet nav padomāts par vienkāršiem jumtiem. Ja mums ir visu veidu klimats, mums ir karsta saule, mums ir ļoti slapš lietus un biezs sniegs. Tik vienkārši, kā tikai ielikt normatīvajā bāzē, prasību nodrošināt noteikti laukumu, lai bērni var patvērties, izvairīsimies no diezgan daudzām karstuma traumām, kas ir bērnu laukumos, jo viņas atstāja ārā, tur ir vai pamatā pārkaršana, ja? Ar saslapšanu arī, protams, var iegūt. Tātad tik vien, kā izmainot Rīgas normatīvo bāzi un prasot iekārtot jaunas bērnu laukumus, nodrošināt pietiekošas platības jumti, lai tik pasargāt, kur var visi, kas atrodas bērnu laukumā, teiksim, mainoties, atnākot lietumu, paslēpties. Un tas ir birokrātisks jautājums, kas automātiski atrasinās ļoti daudzas problēmas. Bet ko mēs darītu, piemēram, tādā vietā kā lielais, ja nemaldos vislielākais rotaļu laukums un skeitošanas un basketbola laukums, kas ir starp Baronu un Čaku ielu. Tur jau jumtu droši vien nevar uzlikt. Kāpēc nevar? Jumtu var uzlikt jebkur. Jumtu lielums, tas ir tikai izmaksas jautājums, bet ir lētie risinājumi, kas ir sezonāli. Tad tās ir teltis, ja? Būtu labi, ja tās teltis būtu ar siltumizolācijas slāni, lai karstā laikā tas siltums starojums samazinātos. Bet tie ir tiešām vienkārši risinājumi. Tas neprasa pārdot pusi Rīgu, lai to izdarītu. Ja kādā ziņā lētāk nekā bruģēt ielas, noteikti ir uzlikt ap 1000 nojumus bērnu laukumos. Un tas tūlīt izglābs ļoti daudziem bērniem veselību. Paldies. Ļoti īsa piebildīta, un tad mēs pievērsīsimies nākamajam. Varbūt tajā kvartālā arī tika izveidots šāds jumtiņš, varbūt daudz pamazu, manuprāt, bet tieši ar tādu nodomu, domāju, pamācīsimies, kā tad būtu lielāku, bet tāds tur ir. Paldies. Parunāsim tad par to GKI, jūs atceraties, kas tas bija, jā. Tātad par piesārņojumu, gaisa kvalitāti. Selīna, kāpēc mums vajag zemo emisiju zonu? Jā, ja mēs skatāmies Rīgas gaisa piesārņojumu, tad, protams, būtiskākais kaitēklis visiem mums, visai sabiedrībai un īpaši bērniem un senioriem ir tieši cietās daļiņas, kas ir tas piesārņojums, ko sauc par smiltīm, putekļiem un tāda veida piesārņojums, kas izplatās pa gaisu. Bieži vien šo te uz ielas mēs pat redzam fiziski, un viņš ir kaitīgāks, protams, CO2 emisijas un vispārējais, ko mēs neredzam, arī ir ļoti kaitīgs, bet tas mūs skar ļoti daudz un bieži. Mums dati rāda, ka tieši tās mazās daļiņas ir Rīgas lielākā problēma. Tās ir tās cietās daļiņas, jā. Nākamais ir apkuras piesārņojums, kas ir tieši no individuālās apkuras sistēmas, bet kāpēc ir vajadzīgs? Man liekas, ka tāda zemo emisiju zona ir pietiekami netaisnīgi politizēta un padarīta par tādu lielu biedēkli, jo patiesībā tas, ko tas paredz, ir īstenībā padarīt ērtāku, vienkāršāku pārvietošanos pilsētā, mierināt satiksmi, lai gan bērni būtu drošībā, gan mēs visi sabiedrība izjust tos ieguvumus, ko dod gaisa kvalitātes uzlabošanās. Tā kā, man liekas, nevajag demonizēt tās aktivitātes, kas tiek saistītas ar gaisa piesārņojumu mazināšanu, īpaši, kas skar mobilitāti. Es redzu, ka pēdējā laikā pēdējā koalīcija, kas ļoti ilgi turēja šo zem, tā teikt,
lai nebūtu kādam kāds liels pretestības, īpaši pirms vēlēšanām neko nedarīt tajā jomā tik straujiem soļiem, kā vajadzētu varbūt. Un, manuprāt, tas ir arī tāds veidojis to stereotipu sabiedrībā, ka kaut kas nāks un tagad būs kaut kas aizliegts. Tā jau nav, jo tās darbības, kas ir plānots, ir salīdzinoši nelieli uzlabojumi, kas visiem tiešām atvieglos dzīves. Teiktu, ka straujākiem tempiem būtu jāvirzās, jo 27. gadā šī zemo emisiju zona ir jāievieš Rīgā, un tas dos mums ieguvumus visiem veselībā pirmkārtām. Andri, es gribētu jūsu komentāru. Rīga tomēr ir joprojām lielākoties autocentriska pilsēta. Ja? Mēs orientējamies uz to, ka automašīna ir ļoti svarīgs pārvietošanās līdzeklis. Nu, kā tad mums virzīties uz priekšu, lai tomēr nebūtu auto kā galvenais? Lai būtu mazāk sastrēgumu, mazāk izmešu. Es drusīgi gribu atgriezties pie iepriekš teiktā par šo lokālo cieto daļiņu piesārņojumu. Tur, kur tas ir ekstremāls, to sauc par smogu, kur tas ir lielā mērā redzams. Ja? Un principā drusku ir jāskāp tikai no Rīgas ārā ražošana, kas ir pamat piesārņotājs, ne tikai automobīļi, kas brauc. Un Eiropa ar savu ļoti strikto, tā skaitā, protams, Latvija, ievērošanu vēl vietā strikto regulējumu ir panākusi, ka konkurētspēja samazinās šīs ražotnes to pašu piesārņojumu izveids citur. Tātad Ķīnā būvē rūpnīcas, ko Eiropā, Vācijā slēdz. Ja? Kāds tam ar Rīgu sakars, ka visu var mērīt. Jo tad, kad mēs noprotestējām, piemēram, celulozes rūpnīcu, ka tur vāc parakstus vai gribat parakstīties vai gribat, lai likteņupi piesārņo. Viens ir kā tu nostādi jautājumu, vai lai likteņupi piesārņo, vai cik drīkst būt piesārņojuma līmenis jebkurā ražotnē, jo videi draudzīgu ražotņu nav. Tie, kas apgalvo, ka ir, mēs varam pa līmeni strīdēties. Pat ražotni, kas tīri ar elektrību ražo, piesārņo no teica 2 nopērkot savu elektrību, piemēram. Ja? Un tagad mēs pēkšņi sašaurinam uz Rīgu vietā, šī diskusija par Rīgu. Kā tad panākt, lai tāds piesārņojums ir, bet ne pie mums, jo ražot mēs tā kā gribam. Tad citur piesārņojot, paiet malā. Un to var, protams, izdarīt. Pa noteiktu cenu var noteikti veidu piesārņojumu liekt. Tad viena lieta ir ar ražotājiem precīzi mērot cīnīties. Piemēram, Ventspilī termināls ogļu. Tā ir ziepes, ja? Tur viss rajons cieši no cietajām daļiņām. Panāca, ka jauno būvēja ar laistīšanu ar zem jumta, tad milzīga atšķirība. Jūs varētu visus automobīļus no Ventspils aizvākt. Tātad jūs domājat, ka ir vairāk jādomā par tieši tās lielāks pienesums regulējumu rūpniecībai? Regulējumu, bet nevis ierobežojot, bet konkretizējot un neslēdzot konkurētspēju. Bet pie mašīnām atpakaļ man ir ko teikt. Slavenā Šlesera tēze, ja, kad tagad būs bezmaksas transports un tad es pats no sākuma apjuku un domāju, kā lai iznest tādu ģeniālu ideju, ja? Kur Igaunijā Tallinā jau tas strādā, tur ir bezmaksas. Ja? Tā kā, tas nav utopiski, kā dažiem gribētos domāt. Un es tur pa ķēdīti pavērpuši savu loģikas ķēdi, ka kļūst strauji sarežģīti. Jo, piemēram, ja tu panāc park and ring sistēmai līdzīgu attieksmi, kad cilvēki no reģioniem atbrauc, grib ietaupīt naudu, mašīnas atstāja sastrēgumu mazāk, pirmais, kur tad atstāja? Pie lielveikaliem ātri vien norēģēs ar neapmierinātību un ar samaksu un izmainīs kārtību, kā jūs varat novietot šos automobīļus. Bet es gribētu sadalīt vidēja termiņa un īstermiņa risinājumus. Un tad vidējā termiņā nenoliedzami, kad automobīļiem ir jāpaliek ārpus, lielai daļai automobīļu jāpaliek ārpus centra. Un tas arī risina daudz. Un kur viņi paliks? Varbūt Einārs mums var pastāstīt, kur tās automašīnas paliks. Protams, skaidrs, ka tiek veidoti šie mobilitātes punkti, teiksim, pie dzelzceļa stacijām un tam līdzīgi. Un tāpat arī tas, protams, neatrisina visu to problēmu kopumā. Rūpniecība faktiski, var, protams, piekrist par to, ko Uzvalkungs teica, bet tā nav īsti šī problēma, ja par ko mēs runājam. Nav Rīgas, tāpēc, ka Rīgas centrā nav praktiski nekādas rūpniecības, kas būtu piesārņojošas. Tās piesārņojums rodās no transporta pamatā. Mēs tikai par centru runājam? No zemās emisiju zonas ietvarā mēs runājam par bulvāru loku vai centru ietvaru. Tas, kas rodās, protams, ir putekļi no ielu kaisīšanas, un tad mēs vienmēr cīnāmies, kā to sakaisīt, to savākt ātrāk, un viņi savāc pārāk vēlu, varbūt, ka tas ir viens uzlabojuma veids. Tad
es piekrītu, ka par to zemās emisijas zonu faktiski tā diskusija bija vajadzīga. Īstenībā viņi notiek, un tad viss tā ļoti, es tur saņemu uzaicinājumu kā ekonomikas ministrijas darbinieks, bet kā Rīgas domas deputāts, es nemaz nezinātu, tā notiek, ja tad neinteresētu. Bet skaidrs, viņi tad, un diskusija atsākās 9. jūnijā, ja, tā kā arī ļoti interesantā datumā. Bet, kur ir tas risks no mūsu skatījuma? Sabiedrisko transportu var attīstīt, viņi pamazām attīstīs tā vai tā, bet tur, protams, ir milzīgs investīciju trūkums, lai kaut vai aizvietotu vecus paliekošos autobusus, nav no kurienes īsti to pilnībā paņemt pagaidām. Bet viņš tāpat nav sakārtots ar Pierīgu, ja, un cilvēki dzīvo Pierīgā, viņi strādā Rīgā, un ja mēs vienkārši to zonu izliekam kā kaut kādu papildus nodokli par to, ka tu dzīvo Pierīgā un gribi iebraukt uz savu darbu, tad droši vien, ka mūsu partija būs skeptiski par šādu risinājumu. Bet ir arī vēl citas lietas, ko var darīt, ja, teiksim, es domāju, veicināt, un faktiski arī tāda valsts ir noteikusi, ka tādu zonu vajag, un kiem rīcībā ir arī eki instruments, ja tas ir, kur naudu, ko par klimata kvotām iegūst, un viņa ne to nav iztērēt. Tad, piemēram, atbalsta programma, lai taksometri vai arī, teiksim, citu veidu, teiksim, transports, smagais, bet tāds vidējais, tas, kas pieved preces, lai pāriet uz elektrību. Taksometri nomainās tā mašīna reizes 3 gados tā vai citādi, ja, tad šī atbalsta programma, lai industriālās varētu pāriet uz cik iespējams, kur iespējams, ja skaidrs, ka pavisam lielās mašīnas tur vēl īsti neiet uz to elektrību, bet ekonomiski pamatot tieši ar izcinājumu. Ja, un par nosaukumu teiksim tā, ja, tad Saeimā gāja tāds klimata likums, ja, un tad visi, viņš negāja cauri, un tad nolēma, ka paņems tā pašu likumu un nosauks par ekonomiskās ilgspējas likumu, tad viņš varbūt ies cauri. Terminoloģija ir. Tā kā varbūt zemās emisijas zona arī varētu nosaukt kaut kā citādi. Protams, paldies. Es gribēju, Jūra komentēt, tad mēs jau dzirdējām vairākus šī te kompleksā jautājuma daļas, tātad ir mobilitātes punktu veidošana, te ir par sabiedrisko transportu, kas ir par brīvu, arī protams, kvalitatīvāks sabiedriskais transports, kas ir vidē draudzīgs piegādes transports. Ko mēs vēl varam darīt, vai kāds jūsu viedoklis? Paskatīsimies vēlreiz tomēr par piesārņojumu avotiem. Ja? Tajā nosacīti bulvāru lokā, jeb tā kā dzelzceļš iet. Es nedomāju, ka tur ir ļoti dikti daudz individuālās apkurs. Pamatā tur ir pārklāts ar centrālu apkurs. Tad, ja mēs par to runājam, tad šis avots tur nepiemīt. Tā es tā pieņemu, varbūt es kļūdos. Individuālais transports. Jā, tas ir. Ir arī sabiedriskais transports. Bet, ja mēs paskatāmies, ka pamatā, kāpēc tur ir tas privātais transports, ja mēs gribam kaut kādu iemeslu dēļ apmeklēt kaut kādu interešu punktu, pareizi. Šobrīd mums šo interešu punktu centrā ar katru dienu samazinās. Kāpēc samazinās, neteiksim, es neesmu pētījis ekonomiski, bet tas, kas... bet tad jums tomēr jāpiemina konkrēti piemēri, ko jūs domājat? Kultūras iestādes vai? Uz teātri es ar mašīnu arī nebraucu, īstenībā nav kur atstāt. Bet, vai es brauktu, es nezinu, man vieglāk ar tramvaju. Bet kopumā pilsētas, kurām veidojas apveceļi, arī ekonomika veidojas tā saucamā virtuļu pilsētas veidojas, ka ap apveceļu viss biznesa koncentrējas. Jo arī šī te restorāni, veikali pārceļas uz lielveikaliem, kur tu viegli lielām stāvvietām, ka rezultātā drīz varēs zemo emisiju zonu droši taisīt, jo patiesībā te tādi interešu punktu lielu
nebūs. Un ko mēs dzirdam no tiem pašiem uzņēmējiem, kas strādā tajā pašā viesmīlības biznesā? Viņi atkal paģēra, lai pie viņa veikala vai smalkā restorāna varētu piebraukt. Un šī ir tā pretruna. Bet pa lielām lietām tomēr smagais transports īstenībā. Ja mēs gribētu, lai pilsēta būtu pavisam tīra, tad mums būtu jālikvidē Rīgas brīvostu, kā šķīra. Jo tieši tā, tas ir viens no lielākajiem interešu punktiem un ar dīzeļu dzinējiem automašīnas liela kravas. Automašīnas brauc tieši uz ostu, bet droši vien, ka neviens tik drosmīgs nebūs. Kā rezultātā, acīm redzot, tomēr ir jāturpina būvēt Dienvidu tilta 4. kārta, pret ko kolēģi iebilda daži zaļi domājoši. Tā gribētos teikt, tas ir viens. Otrs, mums bija tikko diskusija par 3. 4. Posmu Ziemeļkoridoram, kas savienoti tieši un atslogotu Daugavgrīvas ielu. Un, protams, tas būtu Brīvības ielas dublieris un, protams, 2 līmeņu krustojumi pie Vefkultūras pils, kuri šobrīd sastrēgumi, jo Austrumu maģistrāli pēc savas būtības šobrīd nepilda šo funkciju. Un tas piesārņojums jau, lai gan es no sākuma teicu, nav avot, bet es tā nevaru novilkt robežu, tur ir tīrs un tur ir netīrs. Tas viss ir šis piesārņojums patiesībā. Un ja mēs uztaisam kārtīgus apvedu ceļus apkārt pilsētai tieši arī šim te komerctransportam un lieliem transportam, kas arī ir tas piesārņojums. Un es pilnībā piekrītu par šiem savienojumiem par sabiedrisko transportu. Nākamā diskusija, kas noteikti būs, ko ļoti neērti tagad diskutēt īstenībā, kāds tad ir liktenis tam stāvvietu maksām par elektrotransportu, viņam tam transportam pieaugot īstenībā. Ja? Jo ļoti daudz ārpus Rīgas dzīvojuši izvēlās elektrotransportu. Kāpēc? Tādēļ, ka var pavēlti atbraukt uz darbu un stāvēt. Kā būs šī te darba spēka politika? Es to nosaukšu tādu, darba spēka politika. Tas ir ļoti smags un atklāts jautājums. Paldies. Paldies. Andri bija īsai piebildēji, pacelt roku, bet pavisam īsi, jo mums ir jāvirzās tālāk. Juris aizskar globālāku satiksmes organizēšanu kā tāda. Un sastrēgumu novēršana vienalga ar 2 līmeņu krustojumiem, bet ir ātrā rīcība, kur arī vajag veikt, kamēr runājam par lielām lietām. Un ātrā un nekavējoši būtu, ka jūs pavērojat, kur veidojās dēļ ceļu remontiem un būvniecības sastrēgumu, un kad šie darbi notiek. Kaut vai kāpēc nav, protams, nakts laikā lielākas algas jāmaksā būvējot, bet cik tad izmaksā, ka tūkstošiem cilvēku pa dienu stāv un cieši dēļ tā. Līdzīgs ir princips tieši par... Pavisam īsi, lūdzu. Piemēram, es uzskatu, ka vajag daudzās vietās organizēt arī labo pagriezienu pie sarkanā atļaut. Un kad principāli iziet cauri veselai sistēmai, kas citās valstīs ir ieviests, kur bez lieliem naudiskiem tikai regulējumu var panākt atslogojumu. Ar satiksmes plūsmas regulējumu. Daudz būtiskāku regulējumu. Inese, lūkšu jau pie visa dzirdētā kādas piebildes, un mani īpaši interesē jautājums tieši par elektroauto uzlādes infrastruktūru. Kā mums ar to, jo tā arī ir daļa no šī te kompleksā jautājuma. Es varbūt tad ātri vēl papildus, kas nebija teikts, bez tā, kad investējam sabiedriskajā transportā elektroautobusos un zaļajos viļņos, lai ātrāk sabiedriskais transports strādātu un pārvadāt, jo sabiedriskais transports ir mugurkauls un viņš visērtāk un ērtāk pārvietot cilvēkus, tāpēc arī mobilitātes punkti ap stacijām, savietot Rīgas satiksmi ar pasažieru vilcienu, vienota biļete. Viss darbs šajā, un tas ir jāturpina. Tāpat arī metrobuss ir izprojektēts, viņam vajadzētu rast finansējumu viņu īstenot, lai būtu šie ātrie koridori. Otrs ir ANM ietvarā mēs uzsākam, man liekas, ļoti jaudīgu veloceļu būvniecību, attiecīgi dodam citas alternatīvas vēl pārvietoties, droši veloceļu savienojot Pierīgu ar Rīgas centru. Man liekas, būs brīnišķīgi veloinfrastruktūra top. Tā ir tā sadaļa. Par ZEZA ieviešanu, jā, mums ir priekšā 27. gads, kā tāds termiņš, kad ir jāievieš attiecīgi. Šajā rudenī būs jaunajiem deputātiem jālem, kur no variantiem, kādas ir alternatīvas.
Tas attiecās uz Rīgas vēsturisko centru, jo tur ir vislielākais piesārņojums. Kaut gan piesārņojums labā ziņa ir tāda, ka mērķiecīgi strādājot, piesārņojums samazinās. Īstenībā centrā piesārņojuma tie pīķi ir samazinājuši. Bet ja ieviesies Pasaules veselības organizācijas to nākamo līmeni, kas būtu jāsasniedz 2030. Gadā, tad gan mēs vairs nevarētu. Tā kā tādā ziņā, tur, manuprāt, ir jāiet uz priekšu ar to zemās emisiju zonas ieviešanu un pakāpeniski jāpieradina cilvēki pie tā un dot arī laiku pārkārtoties un pārmainīt paradumus. Pieņemsim, mans brālis. Tā, nesāksim. Nē, es jūtu, ka tas būs gari. Viņš ir nomainījis, brauc ar mašīnas vietā, bija taisa mobilitātes punktu, viņš saka, es tagad nestāvu sastrēgumā, es pārlecu uz elektroriteni, iegādājos un minās un tiek ātrāk uz priekšu. Un šādi piemēri ir jākultivē, jo tas jau nenotiek vienas dienas laikā. Nē, to mēs saprotam. Tā, Jurim bija pavisam īsu repliku, un tad es gribētu, lai Daina. Visu tikai koncentrējam centrs. Tāpēc, ka zemo emisiju zona būtu. Bet padomāsim par Mangaļu iedzīvotāju. Pastāstiet viņam par zemo emisiju zonu centrā, ja viņš cieš no smakas, kas nāk no ostas. Viņam šī problēma pilnīgi vienalga. Un tad, kad Mangaļu salā tur nāk tie putekļi no pārkraušanas, viņam ir pilnīgi vienalga par mūsu diskusiju par zemo emisiju zonu. Ja? Tādēļ vajag pilsētu skatīties vienmērīgi. Ja? Nevaram mēs izcelt vienu, un tā situācija uzlabojas. Tur nemaz tā neuzlabojas. Ja? Tā problēma tiek ignorēta, un tā gan tiek paslaucīta. Tā kā es teiktu, ka vajag tā vienmērīgi skatīties. Jā. Paldies! Es gribēju, lai Dainis visu dzirdēto papildinātu arī no savas saraksta viedokļa, tāpēc, ka jūs esat atzīmējuši to, ka jūs gribat attīstīt ūdens transportu. Vai tas ierakstās arī kopējā šajā kontekstā to, kā mazināt noslodzi un autocentriskumu, kas Rīgai ir raksturīgs? Es biju dzimis tajā laikā, kad arī citi kolēģi atcerās, ka bija upes tramvai, brauc uz Zaķsalu, brauc tātad faktiski Daugavu zigzagu veidā vadāja. Jā, brauc. Un tātad kaut kā tas ir izpalicis, ja, un arī viss tā tehnika, kas šobrīd ir pieejama, ir diezgan senila. Un es domāju, ka nepārāk ir ekonomiski. Bet ne par to. Es to ūdens transportu šobrīd pavirzīšu šīs te sarunas ietvarā, jo mūsu biedrības kolēģis Jānis Klepers, kas ilgstoši bija Rīgas monitoringa gaisa mērķis, diezgan labi zina par struktūru, kāda ir piesārņojuma un kāds tiek mērīts. Es atceros tos laikus, kad katru rītu mūsu mājas sētnieks nolaistīja asfaltu gan ielas pusē, gan sētas pusē, tramvajs nobrauc laistīja visu ielu, laistāmais tramvajs, un tas vairs nav. Varētu domāt, ka mums nav saldūdens Daugava, tātad ūdens sāļas un nebojā kokiem, saknes, kur tas ir palicis, tātad būtībā apmēram pa 50% lokālos gadījumos cieto daļeņu, pacelšanu gaisā ar ūdeni var droši piesaistīt. Paldies, un tagad Maksimam vārds. Jūsu partijas programmā ir rakstīts neatbalstām maksas iebraukšanu privātajam transportam pilsētas centrā. Vai es pareizi saprotu, ka jūs arī tātad zemo emisiju zonu tātad neatbalstām? Tad kādu risinājumu jūs piedāvājat, lai atslogotu? Es atbildēšu vispirms par to maksu, kāpēc mēs esam pret tieši to iebraukšanas maksu, tādēļ, ka ja mēs liekam to tādu slieksni, ja, un neļausim braukt cilvēkiem pilsētā, protams, varbūt tas uzlabos gaisa kvalitāti, visdrīzāk tas notiks, bet tas ietekmēs Rīgas ekonomisko sektoru, ja? Bet kopēji runājot par piesārņojumu un gaisa piesārņojumu, uzskatām, ka jāattīsta sabiedrisko transportu, lai sākumu varbūt padarot
vairāk atlaides, un pēc tam padarot to par bezmaksas. Protams, tas ir lielas izmaksas, bet tas būtu izdevīgi no tāda skatu punkta, ka būtu mazāk emisiju, būtu mazāk korķu, un sanāk no tā cilvēks var vienkārši attīstot sabiedrisko transportu no punkta A līdz punktam B var tikt ātri un ērti un nepiesārņojot pilsētu. Nu, jums ir arī kolēģi, kur arī piedāvā tādu pašu ideju, ka tātad bezmaksas transports, sabiedriskais transports, bet tas jau ir komplekss, tātad, lai pārsēstos uz to transportu, un ja tu, piemēram, brauc no kaut kurienes ar mašīnu, tad tev ir jābūt infrastruktūrai attiecīgi, lai tevi mudinātu pārsēsties, vai ne? Piemēram, es varu pateikt par sevīm. Es mācos universitātē šobrīd. Es uz universitāti pa visiem laikiem ar mašīnu braucis 5 reizes, jo man ir ļoti ērti, ir tas etalons, ir atlaide, un tas ir ļoti izdevīgi no mājām uz universitāti. Es dzīvoju Dārzciemā, universitāte man ir Dzirtsciemā, un 1 stunda, un es esmu tur, un tas ir man ērti. Tāpēc paplašinot tādas programmas, tas būtu labi. Es jau divus teikumus, lai man tā kā ļoti svarīgi likās laistīt ielas tagad jau, šodien. Tad par upju transportu ir tā, ka ilgus gadus Rīgā saka, tramvajs ir drošs, un tādā gada tramvaja sastrēguma ir 10 dienu tramvaja stāv pie visniecīgākās avārijas. Upju transports visu sezonu, kad tas ir iespējams, praktiski ir bez sastrēguma iespējām. Plus nokļūt Bolderāja, Kundziņas salā, Vecmilgrāvis ir 1,5 stunda līdz 4 stundām atkarībā, kāds ir pulkstenis. Ja? Un pat tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgi kaut kāda operatīva nokļūt, vienalga, kaut vai daktarim aizbraukt mājas vizītē pie kāda pensionāra, ja šī te zigzag veida kustība ar pietiekoši modernu un ātru kuģīt nelielu, tas risinātu daudziem arī nokļūšanu uz universitāti, ja, kas arī ir faktiski krastmala. Tāds papildinājums. Paldies! Man ir pēdējais jautājums, uz kuru es jums lūkšu atbildēt ar vienkāršu jā vai nē, jo es skatos pulkstenī, mums tomēr ir jāatstāj mazliet laika arī, lai klātesošie var uzdot jautājumus, un tātad tas ir. Vai Rīgā ir vajadzīgs stingrāks regulējums nakts miera nodrošināšanai? Tā ir viena sabiedrības diskusija, kas tieši pēdējā laikā ir kļuvusi ļoti aktuāla. Vajag vai nevajag stingrāk regulēt, lai mēs varam naktī labāk izgulēties? Vienkārši sakiet jā vai nē. Paņemiet lūdzu mikrofonu. Jā. Daini? Jā. Jāmeklē balans noteikti. Jā vai nē? Stingrāk, ne, skaidrāk regulēt. Ir jārod risinājums, jā. Jārod risinājums, bet piesardzīgi. Ņemot vērā, ka es ar tādiem jautājumiem kādreiz arī strādāju, jā, vajag stingrāk. Sveiki, Liena Brīsga, Latvijas dabas fonds. Gribēju vaicāt kandidātiem, vai jūs atbalstat pilsētas pļāvu tīkla izveidas turpināšanu? Pa visiem uzreiz. Jā. Es arī tad, kad es īstenībā biju opozīcijā un Selīna piedāvāja šo projektu, es atbalstīju. Un pat uzstājos debatēs, lai Selīna atbalstītu. Selīna var turpināt. Droši vien te viss pateiks jā, tu kurš teiks nē, tas ir skaidrs. Viņi atnāk. Jautājums vienmēr ir par to, ja. Mēs jau varam šeit sacerēt milzīgi daudz labas lietas, un viss viņas ir labas, bet tādā brīdī, kad mēs nonākam pie budžeta, tad tas budžets ir, kā parasti, ļoti saspringts un nekam nenoņemts un klāt. Tā kā tas ir tā ierobežojušā daļa, bet pa laimi ir Eiropas naudas, kas palīdz, tā kā cerams, ka kaut ko izdarīsim. Tas bija garais, jā. Man žēl, ka es blakus un nezinu, ka dabiskās pļavas ļauj mums ietaupīt arī naudu, jo tieši viņas ir jāpļauj retāk nekā pārējās teritorijas, tieši tāpēc arī Rīgas pašvaldība ietaupa naudu.
Un mums ir jau 45 pļavas, un mums vajadzētu noteikti turpināt. Svarīgi ir pārvērtēt to rezultātu, un kas svarīgs ar bioloģiskā vērtīgām šīm te pļavām, viņas nav skaistuma lieta tikai. Viņas ir skaistas, jo daba ir skaista, bet cilvēki prasa, kāpēc tur tādas puķis neaug un šādas puķis neaug. Tā ir daba, un viņi ir vajadzīgi, lai varētu apputeksnētāji strādāt, lai būtu mums daudz veselīgāka vide, kurā mēs dzīvojam. Tā kā es vienmēr iestāšos, paldies liels, mēs pirmo pļauju iesējām 20. gada nogalē un turpinājām. Tagad ir izaudzis burvīgs plašs klāsts, un mēs izglītojam sabiedrību par to. Jā. Paldies, Andri! No mūsu partijas varbūt jocīgi dzirdēt tā tieši jā, bet pilnīgi noteikti jā, bet ar cīņu pret ekonomiku ir konteksts. Jūs nevarat mērīt vidējo temperatūru slimnīcā. Ir, kur pļavai noteikti būs būt, un ir, kur jāņem vērā pilsētas ekonomiskās intereses, lai cilvēkiem ir iespēja arī radīt materiālās vērtības mūsu teritorijā. Tas jā, ka mēs tirgosim ainavu un visi emigrēsim uz īriju, tāds jā nebija mans jā. Mans jā ir, kad kontekstā ir ekonomikas izaugsme. Inese? Jā, protams. Īsi. Maks. Es bišķiņ atšķiršos no pārējiem kandidātiem. Es teikšu, ka gan jā, gan nē. Ja esošā formāta, kā tas tika darīts, tad nē. Ja to kaut kā taisīt skaistāk un... Kā skaistāk? Skaistāk. Vēl zaļāk. Vienkārši tagad, ko es redzu labām pļavam, kas tika izveidotas, tas tika izdarīts vienkārši, lai nepļautu to zāli. Daini? Jā, bet ar bet rūpīgi un saprātīgi veidot augu grupas, kuras līdz teiksim, daudziem procesiem. Tur ir jābūt zināšanām un nedaudz jāregulē. Jā, atstājot arī daļu dabīgo. Paldies. Labdien, Jānis Rodzītis, Pasaules dabas fonds. Neviens no klātesošiem neapstrīdēja to, ka notiek klimata pārmaiņas. Jūs visi diezgan aktīvi diskutējāt par to, ko tad tajā vasarā darīt. Un arī pieminēts tika, ka kādā mirklī uznāk diezgan biezs sniegs un kādā mirklī ir lietavas un plūdi Rīgā. Tad es saprotu, ka par klimata pārmaiņām īsti neviens šeit nestrīdās. Es domāju, ka šeit klātesošie ir pietiekami inteliģenti cilvēki un arī zināšanas ir par zinātnes atziņām, par klimata pārmaiņām, par ko kurš var darīt. Man jautājums ir, jūs kā partijas, ja jūs nonākat domē, kas ir tas, kur jūs būtu gatavi aktīvāk strādāt klimata neutralitātes virzienā Rīgas pilsētai? Noteikti turpināt mobilitātes jomā. Ļoti daudz, kas ir iesākts, ļoti daudz, kas ir jāturpina darīt, vai ieviest arī paradumu maiņu. Es domāju, ka arī varbūt daudzām sociālām inovācijām, kā dažādas grupas iesaistīt, un tā paradumu maiņa nenāk viegli, tā mēs zinām, tā kā tas noteikti būs turpinājumi. Es pavisam īsos domāju, ka klimata neutralitāte ir vēršama pret visu klimatu skādējošāko apjomu, nevis tikai cilvēku komfortam. Ja mēs par smogu runājam vai būtisko piesārņojumu, kur Rīgā siltums, principā ir elektrības ražošanas, Rīgas siltums elektrības ražošanas blakus produkts. Dainis, piemēram, teica, tur urpties pusotru kilometru dziļumā, bet mēs siltumu teorētiski varētu pavelti dāvināt rīdziniekiem, jo tajā laikā, kad ražojam elektrību un siltumu ražo paralēli citi, klimata neneitrāli. Ir tagad tāda reāla situācija Rīgā. Ir uzbūvēta liela siltuma ražošana, jo viņi palīd ar cenu zem Rīgas siltumu. Tieši to pašu apjomu Rīgas siltums kūpina gaisā, kas ir absolūts piesārņojums tādā kopējā loģikā. Lēc un ergo, kūpina gaisā, es pārteicos. Un šo divu darbību summa ir kaut kāda neaptverama. Mēs runājam par maziem tādiem ar mazu pievienoto vērtību, bet moderni skanošiem jumtu apzaļumosim kādai mājai vertikālo sienu, bet skārda izmērot, un turklāt koka, piemēram, izmantošana apkurē ir CO2 neitrāla. Pie tieši tāda paša piesārņojuma koks pret gāzi, koks izaugot tiek klasificēta kā CO2 neitrāls, un piesārņojums pa CO2 kvotu neietekmē. Esiet uzmanīgs tajā mirklī, kad, protams, kad metodiski jūs teicat, ka neitrāls, bet de facto tās ir emisijas. Bet ko tieši jūsu partija darīs? Jūs teicāt, nepareiz greiza šī sistēma saistībā ar siltumu, bet kas būtu jūsu rekomendējumi, ko darīt? Es domāju, ka vislielākais pienesums ir tieši jau nosaukt tā transporta problēmas principāla risināšana, ka tūkstošiem mašīnas nesmirdinās gaisu, nestāvēs sastrēgumos.
Tas ir vislielākais pievienojums. Ēku siltināšana un var dzīvot teltī un kurināt zelnu paraušanu, var dzīvot par dārgu naudu siltā mājā. Vēl viena ļoti liela kļūda ēkas siltinot. Masveida. Mēs te lepni runājam par 100 māju, Rīgā 700. Neieliek rekuperāciju, ventilācijas sistēmu, ieliek jaunus logus bez šķirbām. Un viņi ziemā visu laiku stāv uz verams gāžams mazo veidināšanas režīmu, jo paelpot nevar, tāpēc, ka dabiskā gaisa apmaiņa nenotika. Vienkārši izšķērdēt naudu labi izskatās. Jā, paldies. Es domāju, ka gandrīz visas partijas turpinās visus šos jautājumus. Tas, kas man palika papildus, ieteiksim, lai neatkārtot to, ko kolēģi teica. Un tas, ko mēs jau arī darām, ir apgaismojuma nomaiņa, jo šobrīd joprojām arī iekštelpās ir energoneefektīvs apgaismojums, viņš tiek nomainīts, bet vēl ir šis tas palicis, bet vēl daudz aktīvāk viņš ir jānomaina kā pilsētas ārtelpu apgaismojums. Un faktiski šajā domē tā arī neaizgāja idejas par publisko-privāto partnerību un ESCO variantiem. Tad arī droši vien likumdošanas problēmas un birokrātija, bet tā vai citādi šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un, protams, arī tās ielas būs jāapgaismo vairāk, bet es ceru, ka kopumā tas enerģijas patēriņš varētu būt mazāks. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies. Paldies, Juri. Cenšamies īsi, lai mums vēl laiks vienam jautājumam, pēdējam. Es domāju, ka tomēr ir nepieciešams nevis konkrēti visu ēku siltināšanu, bet īpaši atbalsta programma tieši maznodrošināto ar zemu ienākumu mājsaimniecībām atbalsta programmas viņu dzīvokļu jautājumu risināšanai, tostarp arī apgaismojums un ventilācija un energoefektivitāte. Tāds ir mans priekšstats. Sabiedriskais transports un māju siltināšana prioritātes. Skaidrs, labi, paldies. Mums šobrīd, es piekoriģēšu, ko Andris teica, tātad pie šī brīža patēriņa 802 megavati, mūsu Daugavas elektrostacijas faktiski ģenerē ap 800. Tātad faktiski mums jau ir absolūti zaļa enerģija. Termoelektrocentrāla nestrādā jau pēdējo mēnesi gandrīz vispār, tad nav elektrība blakus produkts. Jo viņi ir pa nulēm, to var redzēt, vai nu mēs iepērkam, bet termoelektrocentrāla nav iesaistīta. Jebkurš no jums var iet ASTLV, tur ir viss šīs aktuāla informācija par ražošanu. Savukārt neviens nav atmainījis nepieciešamību kurināt mājas. Tāda mums nav. Kurināšana caur ģeotermālās enerģijas izmantošanu ir absolūti reāls ceļš. Daudz lētāks nekā saules parku būvēšana, jo nav mums nekāda datu, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas visticamāk samazinās vēja ātrumu un nāk, mazā leduslaikmeta problēmas Ziemeļa Eiropai. Tā kā mums būs vienkārši kontestēnāks un garāks apkurs sezonas, kurināšanas nepieciešamības jautājums. Liels paldies par jautājumiem! Paldies par atbildēm, par saturīgo diskusiju, ļoti daudz vielas pārdomām rīdziniekiem un vēlētājiem. Paldies Jurim, Eināram, Selīnam, Andrim, Inesei, Maksimam un Dainim. Un neaizmirstiet atnākt uz vēlēšanām. Un nobalsot. Ne tikai atnākt, bet arī nobalsot. Aplausi. Paldies.